You know, we started the prophetic in Weaverville years ago. There was zero prophetic. I take full responsibility for being wrong. It doesn't make me a false prophet. Would you release the spirit of the wild Christ, the wild Jesus? It is a story of the love of God. Thou shalt not pass! When you come into a place where the Holy Spirit was on a person, He still exists there. I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. Daudzi ir dzirdējuši par Bēteles mūziku, bet ne visi zina, uz ko balstās tās mācības. I'm not a theologian, I'm a prophet, so I can say things that aren't even scriptural, and you just like nod your head, yeah. Daudzi zina, ka viņi šauj pār strīpu, bet cik daudz ir par daudz? The angels circling that throne, and I thought, I bet they text each other. I bet they have farting contests. Bētele tā ir vieta, kur atmoda ir absolūtais mērķis, kas attaisno gandrīz jebkurus līdzekļus – krāpšanu, seksuālu izmantošanu, viltus pravietojumus un tūkstošiem izpostītu dzīvju. Tā ir viena no slavenākajām vai pat pasaulē slavenākā harizmātiskā tipa draudze. Bēteles mūziku klausās vairāk nekā 2 miljoni mēnesī. Tās absolventi ir vairāk nekā 17,000 studentu no vairāk nekā 100 valstīm. Te pašā ir 9,000 biedri, un tā ir megadraudze Kalifornijā, Redingā, kuru vada Bills Džonsons, kurš ir ievērojamākais šajā starp viņiem, un otrs ir pravietis Kriss Volotons. Te nav runa tikai par vienu cilvēku vai vienu vietēju draudzi, jo šai kustībai ir milzīga ietekme visā pasaulē caur to skolu, ko viņa vada, caur Bēteles mūziku, konferencēm, lekcijām, grāmatām, semināriem, dažādiem draudžu līderiem un apmācītiem skolotājiem, kas ir izsūtīti visā pasaulē. Lai arī dažas mācības ir, kas pārklājas ar Keneta Koplenda un tam līdzīgajiem Word of Faith sludinātājiem, ir ļoti daudzas, kuras mums nākas apskatīt arī atsevišķi, ko mēs darīsim arī šajā video. Un viņa ietekme arī iesniedzas šeit, Latvijā. Gan Bills Džonsons, gan Kriss Volotons ir viesojušies šeit nereizi vien. Piemēram, Kriss Volotons pagājuši gadu bija konferencē oktobrī Latvijā. Un tāpat viņi ir bijuši arī History Makers dažādās citās konferencēs, lūgšanu brokastīs, kur apmeklēja politiķi, kā Šleseru pāris un gandrīz visi konfesiju vadītāji. Un tāpatās arī viņa mūzika tiek atskaņota lielākajā daļā tā saucamo draudžu. Un tāpēc te nav runa par kaut ko mazu, kas atrodas Amerikā, bet par tādu kā tīklu, kurš ir iespiedies viscaur visā pasaulē, un tostarp arī šeit Latvijā. Bet kā viņi kļuva populāri un kāda ir viņa izcelsme? Par to pastāstīs nedaudz tālāk Dāvids. Par nožēlu jāsaka, ka arī es personīgi esmu izplatījis šīs maldu mācības un centies līdzināties šo maldu mācītāju veiktajiem darbiem un sludināšanai un kalpošanai, kas tajā laikā man šķita ļoti iespaidīgi. Un arī pats esmu līdzdarbojies lielāka un mazāka mēroga pasākumos šeit Latvijā un tā stiprinājis un veicinājis šīs kustības ietekmi uz cilvēkiem. Un tamdēļ es personīgi uzskatu to arī par savu atbildību tagad celt gaismā šos maldus un brīdināt tos, kas vēl aizvien dzīvo pievilšanā. Es gribētu, lai mēs iesākam padomājot par to, kur tad meklējamas saknes šai kustībai, šim garam. Mums ir jādodas atpakaļ uz 1994. gadu, kur notika Toronto, Kanādā, notika Toronto svētība vai Toronto atmoda. Un kad Bills dzirdēja par tur notiekošo un jau iepriekš bija saskāries ar tam līdzīgām izpausmēm, viņš lūdza savu Dievu, sakot, ja Dievs viņam ļaus vēl vienu reizi piedzīvot viņa pieskārienu, tad viņš vairs nekad nenovērsīsies no šo pieredžu sludināšanas un meklēšanas, un tieši tas arī notika. So when I came to Toronto, I knew that I had just seen what I was going to give the rest of my life to. But when I went home, I began at that moment to never change the subject again, but to make the outpouring of the Spirit, that which God was doing in the earth, the only thing I lived for. Un lai gan Bībele pavēl mums sludināt visu Dieva vārdu pilnību un mācīt to, kas stāv rakstīts un netiekties tām pāri, Bills saprata, ka viņam ir jāsludina šī Dieva pieredzēšana, šī Dieva piedzīvošana, par ko arī viņu draudze sākotnēji bija atpazīstama, godības mākoņa, zelta pulverīša un tam līdzīgas lietas. Un ar ko saistās šī Toronto atmoda vai šī Toronto svētība?
kāds varētu domāt, tā bija varbūt stipra mācība, grēka nožēla? Nē. Ja mēs ieskatāmies tajā, kas tad tur īsti notika un par ko tā bija atpazīstama, tad mēs atradīsim, ka tur bija šie nekontrolētie smiekli, krišana, dzīvnieku skaņas, nekontrolētas ķermeņa kustības, elektrizēšanās, piedzeršanās garā un tam līdzīgi. Un tieši to viņš tur redzēja, piedzīvoja, un tieši šo pēdiņās svētību viņš pēc tam nesa uz savu draudzi un pēc tam ir nodevis un izplatījis pa visu pasauli. Is a love story. It is a story of the love of God. Lord just reminded me of the Un to redzot, mums visiem nākas uzdot jautājumu, vai šīs pieredzes un šis notiekošais saskan ar biblisko realitāti, ar biblisko mācību un to, kā Bībele attaino svētā gara pilnību, par ko mēs jau esam runājuši kādos citos video. Vai arī šīs pieredzes un šie piedzīvojumi drīzāk līdzinās kundalīnī, jogai, šim garam, tantriskām un šamaniskām tradīcijām, kur tās izpausmes ir ļoti, ļoti līdzīgas. Un paskatieties, kā uz notiekošo reaģēja tajā laikā šīs svētības vai atmodas vadītāji. You ever seen that? He said, no, I haven't. Have you ever seen it? No, I haven't. I mean, I'm pretty sure this is you, Lord, but what's going on here? Šīs Toronto svētības vadītāji sev uzdeva šo jautājumu un it kā teica Dievam, mēs zinām visdrīzāk, ka tas esi tu, bet kas te notiek? Jo tajā brīdī viņi vēl centās kaut ko spriest un saprast pēc rakstiem, bet pēc laika acīm redzot atmeta tos pavisam. Un tas ir tieši tas, ko Jēzus pārmeta farizejiem un rakstu mācītājiem Mateja evaņģēlija 22. nodaļā, kad viņš teica, jūs kļūdāties, nezinādami ne rakstus, ne Dieva spēku. Jūs neziniet ne rakstus, nedz arī Dieva spēku. Tieši kā Bībelē rakstīts, ka tiem ir šis āršķirīgais dievības veidols, bet tie noliedz tās spēku. Un šis stāsts un šī situācija man ļoti atgādināja to, kā izcēlās islāms, kad Muhameds Hiras alā sastapās ar kādu eņģelisku būtni, un viņš bija pārbies, viņš domāja, ka viņš ir saticies ar velnu vai ar kādu demonisku spēku, bet tad, kad pie viņa atnāca, vai viņš aizgāja pie sava radinieka, kurš it kā esot bijis Bībeles rakstu pazinējs, tas viņu iedrošināja un nomierināja, ka tas esot Dieva sūtnis, un lai viņš uzklausa šo demonisko būtni, kas runāja uz viņu. Un tieši tādā veidā arī tas notika šeit. Viņi saka, kas te notiek, visdrīzāk, ka tas ir Dievs, bet diemžēl tā bija pievilšana, un šī pievilšana ir gājusi tikai vairumā. And that was the beginning of the Toronto blessing hitting our church. And within a month, like half of our church was on the floor, and it invited the drunks. We had people who wanted to drink for free who were in the bar. And that just started in our church, and every Sunday was a drunk fest. Šī viņu draudze kļuva par šo piedzeršanās festivālu, kur pat no bāriem nāca cilvēki, kur gribēja bez maksas piedzerties. Vai viņi nenāca nožēlot grēkus, viņi nenāca pie patiesības, bet viņi nāca saņemt šo pieredzi, ko daudz cilvēku meklē misticismā un citās garīgās pieredzēs. Un interesanti, ka 1. Korintiešiem 14. nodaļā Pāvils apraksta to, kā jādarbojas garīgām dāvanām draudzē, bet viņš arī norāda uz to, ka draudzes sanāksmēm ir jānotiek kārtībā, ka tur nevar būt šī ālēšanās, šī vārtīšanās pa zemi, šī riešana un tam līdzīgi, šī piedzeršanās, ka cilvēki uzvedās nekontrolējami, nekontrolēti. 1. Korintiešiem 14 rakstīts, kā tad ir, brāļi, kad jūs sanākat kopā, ikvienam no jums ir psalms, mācība, ir mēle, ir atklāsme, ir tulkojums, lai viss, kas notiek, kad ticīgie sanāk, visam ir jānotiek uztaisīšanai, nevis izrādei, nevis personīgai pieredzei, bet lai Kristus miesa tiktu uztaisīta. 33. pantā viņš saka, jo Dievs nav nekārtības, bet miera autors, kā visās svēto draudzēs. Un 40. pantā viņš noslēdz sakot, lai viss notiek pienācīgi un
kārtīgi. Un ja Jēzus mums pavēlēja spriest vai izvērtēt pēc augļiem, tad šajā gadījumā mums jāsaka, ka ja šīs kustības, Bētela vadītās kustības sakne ir Toronto svētība vai Toronto atmoda, tad šis koks vai sakne ir slikta. Un līdz ar to arī koks, kas no tās aug, ir slikts, kas ir šī Bētela, tās mācība un tās gars, ko tā nes. Un ja šīs kustības sakne ir pārspīlēts garīgums, kur tiek vērtētas personīgas pieredzes augstāk par Dievu vārdu, tad nav jābrīnās, ka arī pati šī Bēteles draudze un kustība pakāpeniski ir aizvien vairāk attālinājusies no svētiem rakstiem, un to mēs šajā video uzrādīsim. Tomēr, lai mēs neizdarītu spriedumus ātrsirdīgi vai pārsteidzīgi, tagad mēs apskatīsim un izvērtēsim pakāpeniski, kas tad ir tās lietas, kas šajā draudzē un kustībā nav pareizi. Kādēļ tā ir, ka pie viņiem var redzēt tik daudz savādas un jaunas mācības un prakses, un tādas lietas, kuras mēs pat neesam citur nekur redzējuši vai dzirdējuši? Tādēļ, ka viņu autoritāte nav Bībele, bet viņu pašu pieredze. Viņi savu pieredzi liek augstāk par rakstiem. Un mēs paskatīsimies šajos video fragmentos. I had this vision of worship one time. And this is nowhere in the Bible, I don't think, but I saw it, so I'm just going to tell you. The Lord showed me this picture. I don't know where this is scripturally, but it's a picture that the Lord showed me. So We'll take it. yeah. There's the whole lot of stuff's not in the Bible. Have you ever noticed that? You're like, where is this in the Bible? Viņa grib izstāstīt kādu stāstu, un tad viņa saka, tas nav Bībelē. Un vispār daudz kas nav Bībelē. Un šādi gadījumi, tas nav izņēmums, bet tā ir viņiem standarta prakse. Un jo viņi ir lielāki un varenāki, jo viņi drošāk apgalvo šādas visādas lietas. Bet Pēteris, kurš bija redzējis Jēzu un dzirdējis balsi no debesīm, kur Dievs saka, šis ir mans mīļotais dēls, viņš teica, ka mums ir drošāks pravietojuma vārds, un tā ir Bībele. Bet viņiem pieredzes, sajūtas, atklāsmes ieņem vietu līdzās rakstiem vai pat pāri tiem, kā paskatīsimies nākamajā fragmentā. I'm not a theologian, I'm a prophet, so I can say things that aren't even scriptural, and you just like nod your head, yeah. Šīs Bēteles oficiālais vai neoficiālais pravietis saka, ka viņš nav teologs, tāpēc viņš var runāt lietas, kas pat nav bibliskas. Ko nozīmē, ka tās nav bibliskas? Ka tās nav saskaņā ar Dieva vārdu un ka tās nav vadījis Dieva gars, kurš iedvesmoja visu Bībeli. Jo Pēteris saka, vispirms zinādami šo, ka neviens rakstu pravietojums nav no nekāda privāta skaidrojuma. Jo pravietojums senāk nenāca no cilvēku gribas, bet svēti Dieva cilvēki runāja, kā tie tika kustināti no svētā gara. They continually devoted themselves to, and in today's case, I'll say the apostles' teaching. I think it's interesting that the Bible doesn't include a list of the apostles' teaching, because I think there are things that are always true, but there are also things that he is saying now that he wasn't emphasizing in a previous season. Šajā fragmentā Bills Johnsons apgalvo, ka Dievs dažādos laikos dod dažādas vēstis un mācības, un ka mums nepietiek tikai ar to, kas ir Bībelē, bet šodien ir cits vārds šai dienai. Un, protams, no kurienes mēs varam dabūt šo vārdu no viņiem, jo viņš ir tāds neoficiālais apustulis šajā draudzē vai kopienā. Un tāpēc, kad viņš saka, viņi palika apustuļu mācībās, jā, viņi palika tā laika apustuļu mācībās, bet jums ir jāpaliek šī laika apustuļu mācībās. Bet Bībelē teikts, ka apustuļi un pravieši bija pamats draudzē. Un ja kāds no jums ir būvējis māju vai zina kaut ko par māju būvniecību, tad pamatu neliek vairāk kārt. Ja tas ielicis pamatu, tad pārējo būvē uz tā. Un turklāt arī Bībeles beigās ir pastāstīts, ka nevienam nebūs pielikt neko klāt pravietojuma vārdiem. Jo es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus, ja kāds pieliks šīm lietām, Dievs viņam pieliks sērgas, kas ir rakstītas šajā grāmatā. Un ja kāds ņems prom no šīs pravietojuma grāmatas vārdiem, Dievs ņems prom viņa daļu no dzīvības grāmatas un no svētās pilsētas un no tā, kas ir rakstīts šajā grāmatā. Un tagad parunāsim par Passion Bībeles tulkojumu. Un tas vienkārši parāda to, cik liela ir šī novirzīšanās. Jo ne tikai viņi sagroza vai interpretē pa savam rakstus, kā vien paši vēlas, viņi
iztulkoja Bībeli pa savam un to deva izdarīt vienam cilvēkam, kas ir no viņu vidus, kas svētajos rakstos un Bībelē ielika visas tās doktrīnas un mācības, kas ir šīs maldu draudzes un kustības saknē. Un te mēs varam apskatīties dažus fragmentus, cik izplatīta bija šī Bībeles, tā saucamā Bībeles lietošana, kas nav nekāda Bībele, Bībeles lietošana daudzās no šīm te kustībām, un daudz šie maldu mācītāji tās lietoja. Līdz pēdējos gados ir izgaismots šīs problēmas, kas ir šajā pēdiņās tulkojumā, un tagad jau aizvien mazāk cilvēki to lieto kā tādu autoritīvu Dievu vārdu. And one of the great new experiences of my life in recent years has been reading the Passion Translation. This is out of the Passion Translation. Let me read it to you in Passion Translation. Just verse 3 in the Passion Translation. Can you pull up that Passion Translation on your phone? It'll change your life forever. This is from the Passion Translation, which is written from the Aramaic. That's the Passion Translation. The Bethel edition of the Passion Translation, New Testament, Psalms, Proverbs. The Passion Translation is making me fall in love with a word again on another level. If you don't have it, I highly recommend it. Bills Johnsons atklāti un publiski pasludina, ka tā ir viena no labākajām viņa dzīves pieredzēm, ir lasīt šo cilvēcīgi interpretēto Bībeli, kad cilvēks uzspiež savu viedokli vai savu teoloģiju Dieva vārdam. Džena Džonsona, kas ir Billa Džonsona vedekla un viena no Bēteles Music dibinātājām, viņa saka, ka viņa no jauna ir iemīlējusi šo Dieva vārdu, kas nav itin nekāds Dieva vārds, un arī Marka evaņģelija 7. nodaļā Jēzus teica, ka Jesaja labi par jums ir pravietavojis jūs liekuļi, jo šie ļaudis mani godā ar lūpām, bet to sirdis ir tālu no manis. Taču velti tie mani godina, mācīdami cilvēku pavēles kā mācības, jo noliekot malā Dieva pavēli, jūs turat cilvēku tradīcijas. Un šis tā saucamais Bībeles tulkojums burtiski parāda, ka cilvēki noliek malā Dieva doto vārdu un uzliek savas tradīcijas, savas mācības, savu maldu teoloģiju un pāraksta Bībeli tā, lai tā saskanētu ar to, kam tad viņi tic. Un mazliet, lai mēs saprastu, kas ir šis Passion tulkojums, kas pēdējā, laikam, gadā jau vairs nav tik populārs kļūs. Tur ir šī ideja, ka pats Jēzus esot pacēlis šo Brianu Simonsu debesīs un aicinājis viņu no jauna tulkot Bībeli. Pēc 2000 gadiem no jauna tagad mums ir vajadzīgs tulkojums, kur kādam vienam cilvēkam ir šī īpašā atklāsme. Un viņš saņēma šo atklāsmu, Dieva palīdzību, lai viņš izprastu rakstus, un viņam arī tika dots eņģelis, kura vārds bija passion vai deksme, lai tas palīdzētu viņam to sarakstīt. Interesanti, ka sākotnēji viņš daudz atklātāk runāja par šo Dieva doto eņģeli Passion, tāpat arī Sid Rosa raidījumā viņš labprāt par to runāja, bet vēlāk, kad saņēma atgriezenisko saiti, kas nebija pozitīva, viņš sāka norobežoties no šīs idejas un meloja, ka šādu eņģeli un par šādu eņģeli nekad neko nav dzirdējis. I want to remind you about the Passion Translation. Actually, I don't think I've ever said this publicly, but the Lord told me years ago through an encounter. He said, there's an angel that goes with you wherever you go. And he gave me the name of the angel. The name of the angel was Passion and Fire. And I've been accused of, well, you had an angel named Passion that came to you to help you write the Bible. But no, I have not had any angel named Passion come and help me. Bēteles kustība sludina citu dievu, nevis to, par kuru mēs lasām Bībelē. Kā es atļaujos to teikt? Apskatīsim. So you can only give away what you have. Can God give away sickness? No, he's not sick. Bēteles dievs nevar kādam iedot to, kas viņam pašam nav. Un tas šokējošākais ir tas, ka simtiem cilvēku sēžot tajā zālē, aplaudē un priecājas par šo acīm redzami muļķīgo un nepareizo apgalvojumu. Bet kāpēc tas notiek? Tādēļ, ka šie cilvēki nav garīgi brieduši, viņi nepazīst Dievu, un viņš sludina viņiem tādu Dievu, kādu viņi paši ir savā iztēlē radījuši. Lai mēs apgāstu šo Bila apgalvojumu, mums vajag atrast vienīgi vienu piemēru, kur Dievs kādu ir padarījis slimu vai kādu ir satriecis ar slimību, lai
izrādītos, ka tas, ko Bils teica, ka tas ir pilnīgi nepareizi un nepamatot. Un, protams, ka tādi piemēri Bībelē ir ļoti daudz. Piemēram, 5. Mūzes grāmatā 28. nodaļā Dievs saka, ka tie, kas neturēs viņa derību un viņa baušas, viņa pavēles, 21. pantā rakstīts, tas kungs tevi sitīs ar diloni un ar drudzi un ar iekaisumu un ar ārkārtīgu degšanu un ar zobenu un ar izpūšanu un ar mitrasu, un tie tev vajās un tie ies bojā. Tātad jautājums ir, vai vecās derības Dievam bija dilonis, drudzis, iekaisums, pūšana un degšana? Nu, protams, ka nē. Anything that you know about the nature of God that is not seen in the person of Jesus is an inferior truth. Un viņš saka, ka viss, ko tu zini par Dievu, jeb citiem vārdiem izlasi arī Bībelē, bet kas neparādās Jēzus raksturā tajā brīdī, kad viņš staigāja uz zemes, ka tā ir mazāka patiesība. Tātad, kā Dievs, kurš ir aprakstīts kā sūta kaut kādas sodas vai slimības, ka tā ir mazāka patiesība par Dievu, kurš dziedina. Bet paskatīsimies, ko atklāsmes grāmata saka. Kas ir šis Dievs? Un es dzirdēju no tempļa lielu balsi 7 eņģeļiem sakām: ejiet un izlejiet Dieva bardzības kausus uz zemes. Un pirmais gāja un savu kausu izlēja uz zemes, un riebīga un mokoša čūla krita uz cilvēkiem, kam bija zvēra zīme, un uz tiem, kas godināja viņa tēlu. Dievs lika savus bardzības kausus izliet, un viņš deva slimības šiem cilvēkiem. Un arī kurš bija tas, kurš Jezebeli meta slimības gultā? Vai tas nebija Jēzus? Tas pats Dievs? Un viņi uztaisa šo pretstatu, kas arī nedaudz līdzinās gnosticismam, kur ir ļaunais Dievs, kurš radīja šo fizisko pasauli, un kur ir visādas šīs ļaunās fiziskās lietas, slimības, katastrofas, bēdas dažādas. Un pretstatā ir šis Jēzus, kurš no visa tā grib izglābt, un viņš vienmēr grib dziedināt. Un tāpēc arī šādu līdzīgu mācību ietekmē daudziem. Liekas, ka vecās derības Dievs ir ļauns, un Jēzus ir labs, un daudzi pat saka, ka veco derību vispār nevajag lasīt. Bet ir teikts, ka Jēzus Kristus tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. Un arī Dievs ir mūžīgs un viņš nemainās. Un viņi sagroza ne tikai to, kāds ir Dievs, bet arī to, kāds ir Jēzus. Do you know that Jesus so restricted his function on earth that he actually couldn't heal anyone? Šeit viņi saka, ka Jēzus iztukšoja sevi tik ļoti, ka viņš nespēja nevienu dziedināt. Un citiem vārdiem viņš bija tāds cilvēks kā mēs, tikai ar svēto garu. Un kāpēc viņi to saka? Kāpēc viņiem to ir izdevīgi mācīt? Tāpēc, ka ja Jēzus ir kaut kas nedaudz cits, ja viņš ir Dievs nācis miesā, tad tas atņem viņiem šo iespēju darīt šos milzu brīnumus, kurus viņi apliecina, ka viņi it kā dara. Bet ja Jēzus ir tāds pats, tad mēs varam darīt visu tieši to pašu. They learned, in a sense, the secret of Jesus' life and ministry, that he was a man of the Spirit of God. Šeit arī viņi saka, ka Jēzus dzīves un kalpošanas noslēpums ir cilvēks ar svēto garu. Un vai tiešām Jānis šo ķecerību apgāž savā evaņģēlijā 1. pantos? Varam lasīt 1., 3., 14. pantā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un caur viņu viss tika taisīts, un bez viņa nekas netika taisīts, kas tika taisīts. Un šis vārds, kurš bija Dievs, rakstīts, vārds tapa par miesu un mājojas starp mums. Tas nebija vienkārši cilvēks ar Dieva garu, bet tas bija caur kuru viss tika taisīts šajā pasaulē. Un Jēzus ne tikai tiek pazemināts līdz cilvēku līmenim, bet viņš tiek pielāgots tā, kā mēs viņu gribam redzēt, kā mēs gribam, kāds viņš būtu. Pat tik ļoti, ka šis viņu Jēzus dara visādas zaimojošas un pretbībeliskas lietas. Piemēram, šeit. I was spiritually, mentally, emotionally, physically exhausted. Like nothing left in me. And I passed out on my bed. And that is when Jesus became real for me. Because Jesus walked in there and laid in that bed with me and started to play with my hair. And instead of telling me all the things I needed to fix, he said, I am so sorry for all the things that happened to you that made you not want to feel. Viņa saka, ka Jēzus iekāpa viņas gultā un sāka spēlēties ar viņas matiem. Un tā vietā, lai viņš viņai norādītu, ko viņai vajadzētu labot savā dzīvē, viņš teica, ka viņam žēl par to, kas ar viņu notika.
Cik traģiski ir, ka Jēzus tiek pielīdzināts kādam, kurš nāk koķetēt ar sievieti un nevis norādīt uz viņas grēkiem, bet tieši pretēji viņu žēlot viņas grēkos. Bet Jēzus teica tā: pasauli jūs nevar ienīst, bet tā man ienīst, tāpēc, ka es liecinu par to, ka tās darbi ir ļauni. Un viņš nāca uz šīs zemes un viņš rādīja cilvēkiem, ka viņu darbi ir ļauni. Un šis ir pavisam cits Jēzus. Vai arī Jēzus, kurš atvainojās cilvēkiem? Vai Dievam par jebko ir jāatvainojas? I had a pastor say some things that hurt me really bad. Hurt me so bad, messed me up emotionally, mentally. And one time I was laying on the floor, actually it was in this room. I'm laying on the floor, and in a vision, in an encounter with God, in a vision, Jesus picks me up and holds me so close that I can't see anything. And he holds me so close, and Jesus starts to weep. And he says, please forgive me. Please forgive me. I said, what are you talking about? Please forgive you. He said, when that pastor hurt you, it's as if I hurt you, because he's a member of my body. Šeit Jēzus raud un lūdz piedošanu grēcīgam cilvēkam, sakot, ka tad, kad mācītāji viņam darīja pāri, tas bija tā kā viņš pats darītu pāri. Cik tas ir zaimojoši. Viņam nav jālūdz piedošana par neko. Dievs nekad nav grēkojis. Jālūdz piedošana tiem, kas ir grēkojuši un izdarījuši ko ļaunu. Bet par Jēzu ir teikts, ka viņš ir svēts, nevainīgs, neapgānīts, atšķirts no grēciniekiem, darīts augstāks par debesīm, kā šis augstais priesteris. Viņiem ir Jēzus, bet tas nav tas pats Jēzus, kurš ir aprakstīts Bībelē, tas pats Jēzus, kurš glāb no grēkiem. Make us a wild people for Jesus. Oh, you've become too tame, Bethel. We declare in Jesus' name, would you release the spirit of the wild Christ, the wild Jesus? God, maybe a people of the Spirit, a people of wild risk and of the Spirit. Shit. Šis bija viens no Bēteles skolas vadītājiem, un viņš lūdz un viņš sauc uz debesīm, lai Dievs tos atbrīvo no tā, ka viņi ir rāmi, ka viņi ir palikuši pārāk kārtīgi vai klusi, un viņiem ir vajadzīgs šis mežonīgais Jēzus. Bet vai Bībele mums Jēzu attēlo tādu mežonīgu, nevaldāmu, zinot, ka 2. Timotejam 1.7 vai arī Dieva garu mums attēlo kā nevaldāmu mežonīgi. 2. Timotejam 1.7 rakstīts, jo Dievs mums nav devis baiļu garu, bet spēka un mīlestības un vesela saprāta vai savaldības garu. Un Galtiešu vēstules 5. nodaļā mēs lasām par to, kā tad izpaužas gara pilnība un kas ir šis gara auglis. Un tas ir mīlestība, prieks, miers, ilgcietība, maigums, labestība, ticība, lēnprātība, atturība. Lūk, tas ir Dieva gars, un kad kādā cilvēkā mājo Dieva gars, viņš nepaliek mežonīgs, viņš paliek savaldīgs, viņš paliek laipns, viņš paliek ilgcietīgs. Un Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā ir rakstīts tomēr, kad viņš patiesības gars būs nācis, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Lūk, tas ir Dieva gars, viņš nav mežonīgs, viņš nav nevaldāms, viņš neizraisa haosu, tieši otrādi viņš nāk ar mieru, ar patiesību, ar saprašanu, ar gaismu un ar šo atturību, ar kārtību. Un tā mēs varam atpazīt maldu garu un patieso Dieva garu, un šie cilvēki meklē šo maldu garu, un diemžēl viņi to arī saņems. Bēteles draudze sludina un ir saņēmusi citu garu. Es gribētu, lai mēs ieskatāmies visu pirms šajā video, kurā Bēteles mūzikas vai slavēšanas grupas viena no vadītājām, Bila Džonsona vedekla, kur viņa runā par svēto garu. Ieklausieties, vai tas ir tas pats gars, par kur runā Bībele, un tas ir tas pats gars, kur ir saņēmuši tie, kuri ir atzimuši no augšienes, kuri bīstās Dievu. Un vai šī sieviete bīstas Dievu, un arī svētais gars ir svēts un ir Dievs. Okay. And this will kind of probably offend you, but oh well. And the Holy Spirit to me is like the genie from Aladdin.
I view the Holy Spirit like the genie from Aladdin. And he's blue. Unplanned, perfect. And he's funny. And he's sneaky. And he's courageous, and he's everywhere. And he's wonderful. That's who he is to me. And he's funny. And he's sneaky. He's silly. Draugi, ja tā nav svētā gara zaimošana, tad es nezinu, kas tā ir. Un viņa vēl aizvien ieņem aktīvu pozīciju šajā draudzē, šajā kustībā un arī mūzikas grupā. Kāpēc neviens nav norājis, ja Bils vai Kris kāds tam nepiekristu, bet ir devis viņai platformu, viņa vairākās vietās, vairāk kārtē ir turpinājusi runāt par šīm lietām un zaimot Dieva svēto garu. Kāpēc viņi to atbalsta? Kāpēc viņi to pieļauj? Gluži kā tas notiek arī Latvijas draudzēs. Un Bībelē ir daudzas raksturvietas, arī 2. Pētera, kur rakstīts, ka viņi nebaidās runāt ļaunu par godājumajiem, ka viņi nebīstās Dievu, un Efeziešiem 4:30 rakstīts, un neskumdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot līdz izpirkšanas dienai. Bet šiem cilvēkiem nerūp šīs raksturvietas, jo viņi nepazīst Dieva garu. Tamdēļ, jā, viņu svētais gars ir kā Aladina džims, viņš ir zils, un viņš izdabā un ļauj un vada viņus kā vien viņu pašu miesas iekāras tos vada. Bet vai tas ir Dieva gars? Nu, to jums ir jāredz, lai tie, kam ir acis, tie lai redz, un tie, kam ir ausis, tie lai dzird, ko gars saka draudzei. Kā arī, ja mēs paskatāmies, ko viņi saka par to, kas ir evaņģēlijs, tad viņi nesludina to pašu, ko sludināja Pāvils, Pēteris un arī citi Jēzus mācekļi. I hear people say, well, healing is not the whole gospel, and that's true. But neither is the gospel whole without it. Viņš saka, ka evaņģēlijs nav pilns evaņģēlijs, ja tajā nav iekļauta fiziskā dziedināšana. Bet vai mēs jebko tādu varam izlasīt rakstos? Kad Pēteris vai Pāvils vai kāds cits sludināja, vai viņi sludināja, ka tagad viņiem visiem tiks dziedinātas visas slimības? Jā, Jēzus viņiem deva varu pār to, un bija brīži, kad tika visas dziedinātas, bet bija brīži, kad netika. Un arī tie paši cilvēki, kuri tika no Jēzus un citiem dziedināti, tāpat viņi nomira. Viņi daudz saslima, daudz novecoja, viņi visi nomira. Evaņģēlijs nav par fizisku dziedināšanu, evaņģēlijs ir par grēku atlaišanu, taisnošanu, piedošanu. Tas ir tas, kas paliek mūžīgi. Un otrs, kā viņi praksē, bieži vien sludina evaņģēliju, un tas ir tas, kā dara tie, kas ir no viņiem izsūtīti vai no viņiem apmācīti. Varbūt arī esat redzējuši Tots Vaits un vēl kāda cita, un Latvija arī līdzīgos veidos cilvēki mēģina darīt. Kad, piemēram, viņi aiziet uz ielas, nevis viņi stāsta par cilvēkiem, ka viņiem jānožēlo grēki un jāatgriežas, vai viņi stāsta par Dieva taisno tiesu vai sodu, bet viņi stāsta par, viņi prasa cilvēkiem, varbūt tev vajag kaut ko dziedināt, varbūt tev ir kāda slimība, es aizlūkšu par tevi. Un otra lieta, uz ko viņi liek uzsvaru, Dievs ļoti tevi mīl. Dievam ir brīnišķīgs plāns priekš tevis. Un viņi neiekļauj tajā šo te grēka sekas, nāvi, svētumu, Dieva taisnīgumu, tiesu. Un šīs lietas, kas raksturo to, kāpēc vispār grēciniekam ir vajadzīga glābšana. Bet evaņģēlija būtība ir tieši par taisnošanu no grēkiem. Jo es jums vispirms nodevu to, ko es arī uzņēmu, kā Kristus nomira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un kā viņš tika apbedīts, un kā viņš atkal uzcēlās 3. dienā pēc rakstiem. Tas ir evaņģēlija, šī esence, bet kāpēc Jēzus nomira? Ne tāpēc, lai mēs visi tiktu dziedināti, bet tāpēc, ka mēs bijām grēcinieki. Mēs esam grēkojuši, un viņš mūs var glābt no šiem grēkiem. Par to ir šis evaņģēlijs, un tas arī ir jāsludina. Tā ir šī labā vēsts, ka viņš glāb grēciniekus. Vēl viens līdzeklis, ar ko viņi panāk šo popularitāti un atpazīstamību pasaulē, ir viņu pārdabiskās kalpošanas skola. Un šajā skolā tu pa kādiem 5000 apmēram dolāriem gadā un kopumā pa kādiem 12 līdz 14 tūkstošiem dolāru tu vari iemācīties pravietot, dziedināt, izdzīt velnus, darīt brīnumus, uzcelt mirušos un varbūt vēl kādas īpašas lietas. Bet padomājiet, vai Jēzus jebkad mācīja
savus mācekļus darīt šīs lietas, vai arī Svētais Gars bija tas, kurš deva šīs lietas pēc sava prāta, pēc savas gribas, kā viņš izdalīja draudzē. Mēs varam lasīt. Bet visu to strādā viens un tas pats Gars, izdalīdams ikvienam atsevišķi, kā viņš grib. Nevis cilvēki iemācās, bet Gars ir tas, kurš dod dāvanas. Vēl arī interesanta lieta ir, ka viņi šos studentus izmanto kā bezmaksas darbiniekus Bēteles kustības popularizēšanai un attīstīšanai. Iztēloties, cik tas ir izdevīgi. Viņi saņem no viņiem milzīgu naudu par to, ka viņi tur mācās, un plus vēl viņi strādā bezmaksas darbu. Un tādā veidā palīdzot attīstīt visu šo kustību. Arī šī skola bieži tiek saukta arī pat no kristiešiem par kristīgo Hogvārtu, jeb to vietu, kur Harijs Poters mācījās. Un ka šeit notiek kaut kas līdzīgs, tikai pārkristītā veidā. Un arī, ja jūs ierakstītu Google vai YouTube vai jebkur citur liecības par to, kā cilvēki mācās šai skolā vai kas notiek, ļoti daudz liecību par to, kā cilvēki tiek traumēti dažādos veidos, bet to visu mēs nevaram iekļaut, bet Dāvids paturpinās tālāk nedaudz par to, kā viņi māca pravietot. The way people are activated in this movement, and for example, in a gift of prophecy, people need to realize like you may have two students stand back to back and they'll be blindfolded so they won't know who is behind them. And then they're supposed to just say whatever pops into their head is a prophetic word for the person behind them. And they can even try to guess the person's birthday or what color their door is. Of their childhood house, or just what their favorite movie is, things like that. This is how they're being activated in the prophetic. They're not supposed to filter their words. They're just supposed to say whatever pops into their head, unfiltered, as a prophetic word. Un jāsaka godīgi, es pats esmu piedalījies tādos seansos un pats tādus esmu arī vadījis, kad cilvēkiem ir vien jāpieiet pie kādu viņu redzot vai pagriežot muguru, ir jāsaņem kaut kāds vārds un tad jādalās ar to, kā Dievs nepārtraukt visu laiku visiem dot kaut kādus pravietiskos vārdus. Un arī man ir bijuši tādi garīgumi mirkļi, kad es jutos kādam kaut ko saņēmu, kaut kādu pamudinājumu, aizgāju kādam pateicu un sataustīju kaut kādu to dzīslu un tad par to runāju, teicu, un cilvēks bija emocija pārņemts, viņš tika uzrunāts, un man šķita, ka es esmu garīgs, un tas cilvēks arī varēja domāt, nu lūk, tas ir patiesi garīgs cilvēks. Bet viņi principā māca cilvēkiem taustīties, māca minēt un to uzdot par Dievu vārdu, kas, protams, nav tas, kā Dievu vārds attēlo to, kas ir patiesi pravietojums, ko ir darījuši pravieši, un jaunās derības pravietošana ir kaut kas pilnīgi citādāks. I want you to ask Holy Spirit to give you a word for someone. It can be a single word, a sentence, a scripture, a picture that you're seeing. Just ask him for a word. If you're not hearing one, make one up. You think I'm joking, but I'm not. If you're not hearing one, make one up. Saņemiet vārdu no Dieva, bet ja jūs neko nesaņemat, tad vienkārši kaut ko izdomājiet. Es nejokoju, vienkārši kaut ko izdomājiet, kaut ko, kas jums ienāk prātā. Un izklausās jau mīlīgi un jauki, ja vien tas nebūtu pilnīgi pretēji tam, kā Dievs ir paredzējis, lai viņa bērni, un īpaši pravieši, lai dzīvo. Ecihela grāmatas 13. nodaļā mēs lasām: cilvēka dēls pravieto pret Izraēlu praviešiem, kas pravieto, un saki tiem, kas pravieto no savām pašu sirdīm. Klausieties tā kunga vārdu, tā saka tas kungs Dievs, vai muļķīgiem praviešiem, kas seko savam pašu garam un neko nav redzējuši. Jūs esat redzējuši nelietību un melīgu pareģojumu sacīdam. Tas kungs saka, un tas kungs tos nav sūtījis, un tie ir likuši citiem cerēt, ka tie apstiprinās vārdu. Vai jūs neesat redzējuši veltīgu redzējumu un neesat runājuši melīgu pareģojumu, kaut arī jūs sakāt, tas kungs to saka, lai gan es neesmu runājis. Tāpēc tā saka tas kungs Dievs, tāpēc, ka jūs esat runājuši nelietību un redzējuši melus. Tāpēc, lūk, es esmu pret jums, saka tas kungs Dievs, un lai bīstās visi tie, kas atļaujās runāt Dieva vārdā, teikt, Dievs tev saka, vai man šķiet, ka Dievs tev saka, lai gan Dievs to nav teicis, jo Bībelē mēs nekur neredzam, ka praviešiem būtu jātrenējas. Vai nu viņi dzirdēja, ko Dievs teica un pateica to citiem, vai viņi nedzirdēja un viņiem bija jāklusē. I should probably add this. When you get it wrong, don't quit. Clean up your mess and try again. This may sound strange to you, but in our school of ministry, our students are actually required to get it wrong.
If they don't fail at least 3 times in the first year, we won't let them in the second year. Bēteles kustība pieprasa, lai viņu jaunie pravieši kļūdītos vismaz 3 reizes, lai nonāktu nākamajā līmenī. Kāpēc viņiem tas ir izdevīgi? Jo viņi paši kļūdās, jo viņi paši sludina maldas, viņi paši sludina no savām iedomām, un ja viņi tiks pārbaudīti, viņi tiks atzīti kā nederīgi. You know, we started the prophetic in Weaverville years ago. There was zero prophetic. Zero. So I'd get men, sit around a table. And I'd turn to the one on my right, I'd say, if Jesus were to walk in the room right now, what do you think he'd say? And they'd go, I think he'd say. And I'd go to the next one, we'd go all the way around the room. And after we got all the way around the room, I'd say, do you realize that you all just prophesied? Atkal šis pats princips, ko mēs jau iepriekš esam redzējuši. Kā tev šķiet, ko Jēzus teiktu? Kā tev šķiet, kas būtu tas vārds, kas cilvēkam būtu jādzird? Un tad tu pasaki to, un lūk, tu esi pravietojis, tu esi pravietis. Un, protams, ka tie ir maldi, tie ir meli, un tas ir tas veids, kā šie viltus pravieši ir savairojušies vis apkārt. Un es pats atceros pieredzes ar Awakening Europe un tam līdzīgi, kad šie Bēteles studenti nāca pie manis un katrs gribēja kaut ko pravietot. Katram bija kaut kāds vārds. Un pārsvarā tās bija pilnīgas muļķības un nepareizas lietas. Un man bija arī tāda pieredze Amerikas Savienotajās valstīs, kad es aizgāju uz tā saucamo pravietisko istabu. Un es biju apņēmies pie sevis, kad es nedošu viņiem nevienu tādu atslēgu, nevienu tādu norādi. Un es iegāju un nereaģēju uz neko, ko viņi teica, nekur nepiekrita nekam, vienkārši sēdēju tur, un viņi bija apmulsuši. Viņi neko man nevarēja pateikt, tamdēļ, ka viņi nedzirdēja no Dieva, bet viņi būtu skatījušies uz to, kā es reaģēju uz kaut ko, ko viņi pasaka, un vadījušies pēc šīm norādēm. Lūk, kāda pievilšana. I'm not a theologian, I'm a prophet, so I can say things that aren't even scriptural, and you just like Madre, yeah. Un nav brīnums, ka viņiem tiek mācīts, ka viņi drīkst kļūdīties vai ka viņiem ir jākļūdās. Jo pat viņa šis galvenais pravietis Volotons ir kļūdījies daudzkārt, un viena no tādām reizēm, kas bija īpaši liela, bija, kad viņš pravietoja, ka Trumps atkal tiks ievēlēts par Amerikas prezidentu 2020. gadā, kas nenotika, un viņam nācās atvainoties publiski. Bet interesanti lieta, ko viņš teica, ka tas mani nepadara par viltus pravieti. I take full responsibility for being wrong. There's no excuse for it. I think it doesn't make me a false prophet, but it does actually create a credibility gap. Tātad tu vari pravietot visādas sliktas lietas, nepareizas lietas, un tas man nepadara par viltus pravieti. Bet ko saka Bībele? Bet pravieti, kas uzdrošinās runāt vārdu manā vārdā, ko es neesmu viņam pavēlējis runāt, vai kas runās citu dievu vārdā, proti tam pravietim būs mirt. Tas bija vecās darības likums. Un viņš saka, ja tu saki savā sirdī, kā mums būs zināt vārdu, ko tas kungs nav runājis, kad pravietis runā tā kunga vārdā, ja lieta neseko vai nenotiek, tā ir lieta, ko tas kungs nav runājis, bet pravietis runājis iedomīgi. Tev nebūs no viņa baidīties. Mēs saprotam, ka šis nav Dieva pravietis, jo vai jūs varat iztēloties jebkuru Bībeles pravieti, kurš kļūdījās vairāk kārt, vai pusi no savām reizēm, vai pat vienreiz kļūdījās, kad viņš teica, tas kungs tā saka, vai tas tā būs, un tas tā nenotika. Nu nē, tā tas nenotika. Un mēs skaidri redzam, ka šis ir viltus pravietis pēc rakstiem. Kā arī vēl viena nianse par pravietošanu ir, kur viņi māca pravietot, kur viņi saka, ka tas ir kā zelta meklēšana. Tu paskaties uz šo cilvēku un tu mēģini atrast viņā kaut ko labu, kaut ko īpašu, kaut ko ļoti vērtīgu, un tu viņam mēģini pateikt to tā kā pravietisku vārdu. Varbūt jūs arī esat saskārušies ar to dažādās šajās kopienās un praksēs, kur cilvēki mēģina tevi iedrošināt ar kaut kādu īpašu vārdu. Tev būs liela ietekme Latvijā vai tajā un tajā valstī vai tajā vietā, vai tu nesīsi augļus Dievam un visādos veidos šādā veidā pravietot par cilvēku. Bet vai tas ir tas, kā Bībele rāda, kā notiek pravietošana? Piemēram, jaunajā derībā, Korintiešu vēstulē, kur Pāvils raksta, kā notiek pravietošana, tur ir bišķi savādāk. Viņš saka, bet ja visi pravieto un ienāk kāds, kas netic vai kāds nemācīts, viņš tiek pārliecināts no visiem, viņš tiek tiesāts no visiem. Un tā viņa sirds noslēpumi tiek darīti redzami. Un tā, kristdams uz sejas, viņš godinās Dievu un ziņos, ka tik tiešām Dievs ir jūsos. Tad, kad kāds neticīgais dzird pravietojumu, īstu pravietojumu, viņš tiek norāds par grēku, bet viņi savukārt mēģina viņam pastāstīt kaut ko labu. Dievam brīnišķīgs plāns tavai dzīvei.
Un kā jau agrāk esam apskatījuši, viena no maldu mācībām, kas ir izplatīta arī šajā Bēteles kustībā, ir tā, ka dziedināšana vienmēr ir Dieva griba šeit un tagad. Tāpēc apskatīsimies kādu fragmentu, kurā arī Bilam tika uzdots, vai viņš pieņem, ka Dievs vienmēr visās situācijās grib dziedināt. I have to approach that it is. I have to approach that it's always God's will. And my lead on that is everybody the Father sent Jesus to, he healed. Everyone who came to Jesus, he healed. Un šie viņa argumenti var izklausīties nezinošiem cilvēkiem kā ļoti spēcīgi argumenti. Bet, ja Jēzus ir pilnīgā teoloģija, lai gan arī tā nebūtu bibliski, mēs to nekur no Bībelē neatrodam, bet pat ja tā būtu, vai tas nozīmē, ka mēs drīkstam apskatīt tikai to Jēzu, kas ir atklāts evaņģēlijos un nekur citur Bībelē. Mums nāktos atrast, vai mums vajadzētu atrast tikai vienu piemēru, kur Jēzus kādu vai nu nav dziedinājis, un evaņģēlijos tādi ir daudz, piemēram, pie Betšabas, pie Betasdas dīķa, kur šis viens cilvēks tiek dziedināts, bet visi pārējie paliek slimi un tam līdzīgi. Bet mums vajag atrast vienu piemēru Bībelē, kur ne tikai Jēzus kādu nedziedina, bet padara slimu, lai mēs pilnībā iznīcinātu šo apgalvojumu un arī šos argumentus, kas it kā to balsta. Un tādi ir vairāk, bija parādīt divas raksturvietas. 1. Korintiešiem 11. nodaļa, kur apostuls Pāvils iedibina un atgādina par piemiņas mielas, kas jābauda draudzē. 30. pantā viņš saka, šī iemesla dēļ daudz starp jums ir vāji un slimi un daudzi guļ vai pat ir miruši. Jo, ja mēs tiesātu sevi vai mēs pārbaudītu sevi, mēs netiktu tiesāti. Bet, kad mēs tiekam tiesāti, mēs tiekam pārmācīti no tā kunga, lai mēs netiktu nosodīti kopā ar pasauli. Tātad daudzi ir vāji un slimi un kādi pat ir miruši. Tādēļ, ka tas kungs pārmāc, tas kungs tiesā, lai mēs netiktu pazudināti. Tātad arī tas ir jaunās derības Jēzus. Atklāsmes grāmata 2.20. Rakstīts, neskatoties uz to, man ir dažas lietas pret tevi, tāpēc, ka tu ļauj tai sievietei Jezabelai, kas sevi sauc par pravieti, mācīt un piemānīt manus kalpus, darīt netiklību un ēst alkiem upurēto. Un es devu viņai laiku nožēlot savu netiklību, un viņa nenožēloja. Tātad tas ir kaut kas, ko kungs Jēzus saka savai draudzei. Lūk, es viņu metīšu gultā, un tos, kas ar viņu pārkāp laulību, lielās bēdās, ja vien tie nenožēlo savus darbus, un es nogalināšu viņus bērnus ar nāvi. Tātad tur nav runa par bērniem, bet par tiem, kas ir viņas mācības turētāji, kas kā bērni pieņem visu to, ko viņa māca. Tātad šeit jaunajā derībā es jums parādīju divas raksturvietas, kurās pats kungs Jēzus kādus padara slimus, kādus nogalina un draud to darīt. Un līdz ar to šis Bila Džonsona arguments un teoloģija nav bibliska, un mums tā ir jānoraida kā maldu mācība. Arī Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā Jēzus runāja par to, kamdēļ tad tika darīti brīnumi, un kāds bija to mērķis. Jā, mēs varam skatīties uz evaņģēlijiem, un tur Jēzus nevienu nepadarīja slimu, bet kāpēc viņš dziedināja? Visam Bībelē ir kaut kāds mērķis un nodoms, un šeit Jēzus mums atklāja 30. pantā, kur rakstīts, un daudz citas zīmes patiesi Jēzus darīja savu mācekļu klātbūtnē, kuras nav rakstītas šajā grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai nevis, lai jūs zinātu, ka arī jūs to varat darīt, vai lai jūs zinātu, ka Dievs vienmēr grib visu dziedināt, bet šīs zīmes, šie brīnumi ir aprakstīti, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir tas Kristus, Dieva dēls, un lai ticot jums varētu būt dzīvība caur viņa vārdu. Tātad visus šos brīnumus evaņģēlijos Jēzus darīja, lai cilvēki ticētu uz viņu, un mums tie ir aprakstīti, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir Dieva dēls, un nevis, lai mēs ticētu, ka viņš vienmēr visus grib dziedināt. Does God ever choose not to heal? No. Bila Džonsona izveidotā teoloģija neļauj viņam pieņemt Bībeles Dievu par to, kas viņš ir. Viņa teoloģijā nepastāv iespēja, ka Dievs kādu varētu darīt slimu vai dziedināt, ka varētu arī nedziedināt, ka varētu nonāvēt. Lai gan Bībelē mēs šos piemērus redzam, arī padomājot par Ananiju un Safīru. Un, piemēram, Pāvilam nebija šāda pati nostāja, jo viņš 3 reizes lūdza to kungu, lai viņš tiktu atbrīvots no šī te dzeloņa miesā, bet tas kungs viņam teica, nē, tev pietiek ar manu žēlistību. Ja runā par melīgiem brīnumiem, par kuriem raksta arī Bībele, ka pēdējos laikos tādi būs daudz, tad šī ir vieta, kur tiešām tāda ir. Un līdzīgi kā tas ir ar meli Todu Vaitu, kurš vairāk kārt ir pierādīts, ka viņš ir melojis par visādām lietām un kāju pagarināšanu un visu kaut ko citu, un kurš arī starp citu sadarbības partneris šeit. Tāpat arī šeit ir ļoti daudz
līdzīga veida brīnumu vai melīgu brīnumu. Un mēs apskatīsim vienu no pretrunīgākajiem par kāju pirkstu izaugšanu. A woman was there who had been shot twice by her husband. And because of it, she had to have 3 toes amputated. And this gal was at one of the other campuses and said, I want my toes back. And so another guy was praying for her. And as I have the statement, took about 30 minutes, but they saw the bone come, wrap in flesh, completely grow out. And by morning, the toenails, everything had formed. She got 3 brand new toes. 3 brand new toes. Šajā fragmentā viņš saka, ka sieviete, kurai bija trūka 3 kāju pirksti, un viņā šajā sapulcē atjaunoja šos pirkstus. Un tur ir vairākas problēmas, kuras cilvēki ir iezīmējuši, un es viņas neiešu dziļumā tajā visā parādīt un apskatīt, bet jūs paši varat atrast. Bet pirmkārt, problēma bija tāda, ka šo stāstīja šī sieviete, stāstīja Bills Johnsons un arī šīs sievietes mācītājs, un visi 3 viņu liecības nesaskanēja savā starpā. Vienā gadījumā šie te pirksti tika ieziesti ar eļļu vai kaut kādu ziedi, un tad viņi pati izauga. Citā gadījumā kurpe palika kājās un netika nekas ieziests, un trešajā gadījumā pirksti izauga tikai līdz nākamajai dienai. Un vēl citas liecības, kas tur nesaskanēja. Bet otra lielākā problēma šajā gadījumā ir, ka viņi nesniedz pilnīgi nekādus pierādījumus. Viņi vienkārši saka, tas tā notika, un mums ir vienkārši jātic. Bet vai tas būtu grūti parādīt bildi pirms tam, nav šo pirkstu? Varbūt procesu, kā tas notiek, jo viņi taču filmē tiešraidā visus šos pasākumus. Vai viņiem grūti paņemt vienu no kamerām un pagriezt, tiešām kā notiek brīnums šeit zālē, un šeit aug pirksti sievietei no kājas. Un treškārt arī, kā tas izskatās pēc tam. Bet viņi izvēlējās tā vietā manipulatīvi teikt, mēs pasargāsim šo sievieti, tāpēc mēs nesniegsim šo informāciju. Kaut arī šī sieviete pati kameras priekšā stāstīja par šo lietu, tā kā tādā lietā viņi nemaz viņu nepasargāja. Un šī nav tikai viena atsevišķa problēma, kaut arī šī ir viena no pretrunīgākajām. Bet, kad mēs lasām, kad Jēzus patiešām darīja īstus brīnumus, kur viņš dziedināja cilvēkus no visādām slimībām, tas nepalika paslēpts, tas tika uzreiz plaši izziņots. Jo, ja tev patiešām tā notiek, tad tu stāstīsi un visās malās, un tad to rādīsi kā piemēru. Un Bībelē daudz tādu piemēru, kur cilvēks ir slims, un tad viņš pieceļas kājās, un visi zina, ka viņš bija visu laiku slims, vai ka viņš bija gulēja gultā, vai ka viņš bija akls, un tie bija neapgāžami pierādījumi. Piemēram, Marka evaņģēlijā rakstīts, kur Jēzus saka viņam, nesaki nevienam, bet viņš izgāja un sāka daudz ko pavēstīt un izdaudzināja to lietu, tā ka Jēzus vairs nevarēja atklāt iet pilsētā. Visi zināja, ka viņš dziedināja, nebija nekādu šaubu, tas bija acīm redzams, ne tā kā tas ir šeit. Jā, mēs zinām, ka Dievs dziedina, neatkarīgi no jebkuras organizācijas, jo viņš ir žēlastīgs. Bet kur ir pierādījumi tam, ka viņi saka, ka mums tur ir 100 dziedināšanas, 1000 dziedināšanas, visādu veidu stāstu, visādas brīnumus, bet kur ir pierādījumi? Viena tāda organizācija, bezpeļņas organizācija Global Medical Research Institute, kas sastāv no zinātniekiem un ārstiem, kuri visi ir ticīgi, un tie nav ateisti, tie ir ticīgi cilvēki, kuri arī tic, ka Dievs tiešām strādā brīnumus. Un viņi grib pierādīt, ka Dievs strādā brīnumus, un viņi dokumentē stāstus, kur tiešām cilvēkam ir kaut kādas slimības, kaut kādas problēmas, un ka viņš brīnumainā veidā ir izārstēts. Un šī organizācija, protams, uz kurien viņi dosies, tur, kur ir ļoti daudz brīnumu, kā Bēteles šajā te kopienā, kur viņi stāsta, ka viņiem ir neskaitāmi brīnumi. Un Bēteles šī organizācija viņiem deva pilnu piekļuvi. Viņi varēja vērot, filmēt, intervēt cilvēkus, prasīt viņiem uzdot jautājumus par šīm visām dziedināšanām, brīnumiem. Un viņi tur bija vairāk nekā 3 gadus. Un viņu uzdevums bija atrast reālus pierādījumus un publicēt, lai viņi varētu pasaulē pierādīt, ka Dievs tiešām darbojas un ka ir šie brīnumi. Un tas, ko viņi ņēma par pamatu, bija, ka ja ir kāds cilvēks, kuram tiešām ir pierādāma problēma, piemēram, vēzis, viņam ir kaut kāds skenējums no ārsta, vai viņam ir salauzta kāja, vai trūkst kaut kāda locekļa, vai vēl kaut kas. Tas ir dokumentēts, ka tad viņš aiziet uz Bēteli un par viņu lūdz, un viņš uzreiz tiek dziedināts. Un jūs varētu minēt, kā jums liekas, cik brīnumus viņi dokumentēja? Vairāk kā 3 gadu laikā, un atbilde ir 0. Kāpēc?
Tāpēc, ka viņi nedara nekādus brīnumus, tie ir melīgi brīnumi, viņi stāsta, bet nekas tur nenotiek. Un jums nešķiet interesanti, ka Jēzus kalpošana uz zemes bija arī aptuveni šie 3,5 gadi, kad viņš bija. Un viņa brīnumi ir tik daudz, ka Jānis teica, ka nevarētu sarakstīt grāmatas par visu to, ko viņš ir darījis. Tie visi tūkstoši, visi lielie daudzumi, kas nāca pie viņa šie pūļi, viņi tika visi dziedināti. Un tur nebija nekādu šaubu. Pat tie reliģiskie līderi nevarēja neko pretī runāt. Jā, viņš tiešām dziedina, viņi zināja. Bet tā tas nav Bētelē. Un Dievs parāda caur šo, ka viņiem nav brīnumi, viņš parāda, ka viņi ir īsti šarlatāni. Viena no lietām vai pazīmēm, kas iezīmē šo kustību, kas notiek gan daudz un dažādās draudzēs, gan arī viņu kaut kādos seansos, ka vienmēr ir šī te hipnotizējošā mūzika, ko sauc par soaking, vai ko sauc par šo mērcēšanās mūziku, kas it kā rada atmosfēru Dieva klātbūtnē. Lai gan mēs jau zinām, ka Dieva garam nav vajadzīga nekāda fona mūzika, ja viņš grib kādam pieskarties, vēlas kādu uzrunāt, viņš to izdarīs jebkuros apstākļos, pat vētrā esot. Bet šajā kustībā ir šī soaking mūzika, un es gribu izlasīt no BSSM mājaslapas sadaļas, kur ir aprakstīts, kā vadīt studentus mērcēšanās mūzikā, šajā soaking mūzikā. Izlasīšu. Dieva intīmās klātbūtnes piedzīvošana ir vārti uz pārdabisko. Kad mēs mērcējamies viņa klātbūtnē, mēs tiekam radikāli pārveidot viņa līdzībā. Mēs iemācāmies dzirdēt viņa balsi, mēs iemācāmies viņu redzēt, un mēs tiekam vadīti staigāt brīnumos, zīmēs un brīnumu darbos. Tātad tā nav Dieva gara pilnība, kā mēs Bībelē to redzam, nedz arī Dieva vārds, kas mājo cilvēkos, bet šīs īpašās, neparastās, nebibliskās pieredzes. Tālāk viņa raksta. Dažiem mērcēšanās atver durvis uz vīzijām, eņģeļu apmeklējumiem vai pieredze ārpus ķermeņa. Citiem ir fizisks izpausmes, elektrības sajūta, karstums, raudāšana un citi fenomeni. Neatkarīgi no tā, vai mēs dramatiski pieredzam gara valstību vai fiziskas izpausmes, mēs saņemam vislielāko dāvanu – viņa klātbūtni. Kad mēs apstājamies un pavadām laiku kopā ar viņu, mēs saņemam viņa gara ieplūdi mūsu visdziļākajā būtībā, kas mūs atjauno un stiprina mūsu likteņu piepildīšanai. Te, protams, rodas jautājums, kā viņi zina, ka tas ir Dievs, ko viņi piedzīvo. Es esmu teicis, ka tāpat kā cilvēki aiziet uz kādiem slavēšanas koncertiem, viņi var aiziet uz Prāta vētras vai kādu citu koncertu un piedzīvot līdzīgas tirpiņas, līdzīgas sajūtas, var aiziet uz kādiem garīguma seansiem, dažādās citās maldu reliģijās un kopienās un piedzīvot līdzīgas izjūtas, kā viņi izvērtē, kā viņi saprot, ka tas, ko viņi piedzīvo, patiešām ir no Dieva. Jo Bībele mums atklāja, ka tas ir Dieva vārds, kurš mūs uzceļ, kurš mums atklāja, pēc kura mēs varam atpazīt un mācīties izprast Dieva balsu un ko arī Svētais Gars vada mūs izprast. Nevis mūsu pašu sajūtas un pieredzes, bet to, kas stāv rakstīts. 2. Timotejam 3.16 teica, viss raksts ir Dieva iedvests un ir derīgs mācībai, norāšanai, labošanai, mācībai taisnībā, lai Dieva cilvēks varētu būt pilnīgs, viscaur apgādāts uz visiem labiem darbiem. Tātad Bībele saka, ka lai kristietis, lai patiesi Dieva bērns varētu būt apgādāts un sagatavots labiem darbiem, viņam ir jātiek konfrontētam, mācītam ar Dieva vārdu. Viņam ir jābūt zem Dieva vārdu mācības un nevis zem šīm nekontrolējamām un neizprotamām pieredzēm, kas vairāk saistās ar okulto pasauli, nevis ar to, ko mums māca Dieva vārds. Bēteles kustība paņem okultās lietas, New Age prakses un cenšas tās padarīt kristīgas, bet tās tādas it nemaz nav. Apskatīsim vienu piemēru, kur bija sapulcējušies kādi no tā saucamajiem modernajiem apustuļiem, un kur viņi piekopa kaut ko pavisam muļķīgu, bet reizē jāsaka okultisku. Marlene got a prophetic vision right before this event, and she saw us doing a prophetic act that was going to be very, very historic. Un tātad šajā brīdī viens no šīs apustuliskās kopienas pēdiņās līderiem pasludina, ka te ir saņemts īpašs pravietisks pamudinājums, un tagad notiks kaut kas vēsturisks. Nu tad apskatīsimies, kas tur īsti notiks. One of the movies that has really touched my heart is Lord of the Rings. Viņas sirdi ir aizskārusi filma Gredzenu pavēlnieks, un tagad viņa drusku apstāstīs kādu konkrētu momentu, kas notika šajā filmā, un tad viņa liks visiem šiem tā saucamajiem dievu vīriem rīkoties pēc šīs filmas, nevis Bībeles, bet filmas parauga, un sagaidīs, ka notiks pārdabiski brīnumi.
And Gandalf stands in his authority in front of the demon and says it. The first time he hits it and it doesn't happen. The second time Gandalf does it again and still the demon is not obeying. And at the third time Gandalf puts both of his hands on the staff and he said, I said! And he hits it. And that authority is what we're talking about that can only be released by an apostolic decree. Ne tikai viņa pati rīkosies, un šie tā saucamie apustuļi rīkosies pēc filmas parauga, bet viņa vēl tagad pamudinās visus tos cilvēkus, kas ir savās mājās, darīt to pašu, lietot šo eļļu un sagatavoties, līdzdarboties visā tajā, ko šie maldu viltus apustuļi darīs. So I encourage you, if you haven't done this in the proper order, you must put oil in your door and then go in front and repeat this act with us. We decree and declare that racism will end. It's over in the ecclesia from this night forward in Jesus' mighty name. Let's lift it up and bang it. Thou shalt not pass. One more. We need you to agree with us. Thou shalt not pass. In the name of Jesus Christ. Un tātad pēc šī teatrālā uzveduma, kurā piedalījās arī Bills Džonsons, rasisms draudzēs ir pilnīgi izskausts. Nu, paldies viņiem par to, bet jūs katrs varat spriest, vai tiešām tas bija Dievs, kurš šādi viņus vadīja rīkoties, un vai rezultāti arī ir tieši tā, kā viņi pasludināja. And then you begin to pray, your prayers become prophecy and your words become worlds. And instead of being under the circumstances, you're over the circumstances and you begin to dictate not just what the devil's doing bad, but what God wants to do well. Tavi vārdi veido realitātes, veido nākotni. Citiem vārdiem, to ar saviem vārdiem vari diktēt un vadīt Dievu un noteikt Dieva darbu. Redziet, cik liels ir viņu pašu spēks, cik liels ir cilvēks viņu acīs un cik mazs un nespēcīgs ir viņu tā saucamais Dievs, kurš nav itin nekāds Dievs. Un Bībelē mēs redzam vairākas vietas, kurās arī, piemēram, Jākaba vēstulē rakstīts, lai mēs nesakam, ka mēs kaut ko darīsim vai ka mēs iesim, jo mums būtu jāsaka, ja tas kungs gribēs. Bet šie cilvēki saka, nē, mums nav jāpadodas Dieva gribai, mums nav jālūdz, lai notiek viņa prāts, bet mēs paši veidojam rītdienu, mēs paši veidojam nākotni, un tas ir dumpīgs stāvoklis pret Dievu. Tā ir pretošanās Dieva gribai, nevis padošanās tai, kā pats kungs Jēzus mums to modelēja. Ja mēs runājam par šo okultismu un New Age prakšu klātbūtni šajā kustībā un draudzē, tad nākas pieminēt arī grāmatu Debesu fizika, kuru ir sarakstījušas divas sievietes, Džūdija un Elīna, un Džūdija ir ilgadēja Billa Džonsona līdzstrādniece un arī bijusi viena no vadītājām šajā viņu skolā, vadot studentu seansos uz debesīm un tam līdzīgi. Un galvenais šīs grāmatas vēstījums ir tas, ka pasaule un viss šī okultiskā pasaule ir nozagusi tās lietas, kas pieder Dieva bērniem, un mums ir jāiet tās atgūt, tās paņemt atpakaļ, jo Dieva draudze ir apzagta jau 2000 gadus, un tagad mums pie tām ir jānonāk. Un šajā grāmatas tapšanā ir bijuši iesaistīti dažādi cilvēki. Tur ir dažādas nodaļas, dažādiem autoriem, un viens no tiem, piemēram, ir tā saucamais viltus pravietis Bobs Jones, kurš ir izvirtulis, kurš arī tika atcelts no kalpošanas, jo viņš manipulē ar sievietēm un panāca, ka tās izģērbs viņa klātbūtnē, lai viņš varētu saņemt atklāsmes no Dieva. Tāpat arī Bills Džonsons, Benny Johnson, arī viņam ir nodaļa šajā grāmatā, līdz ar to viss, kas tajā pausts, viņi līdzdarbojas tajā un viņi to atbalsta arī ar savu klātbūtni un līdzdarbību. Un priekšvārdu šai grāmatai ir sarakstījis Kris Waltons, un ieklausieties, ko viņš rakstīja. Grāmatu Debesu fizika nav galīgais vārds par Dieva atklāšanos radībā, tāpat tā nav arī dārgumu karte, kas ved uz konkrētu patiesību, kas atklāja dabas noslēpumus. Tā drīzāk ir dievišķs aicinājums pievienoties šiem pārdebiskajiem pētniekiem, kuri tāpat kā Kolums pirms viņiem atsakās ticēt, ka pasaule ir plakana. Pametot tradicionālās domāšanas drošo patvērumu, viņi dodas ceļā neizpētītos ūdeņos ar kaislību atklāt jaunas zemes. Citiem vārdiem, pēc 2000 gadu, kad Dieva vārds mums ir pieejams, kad viņš ir ticis sludināts, šie ir tie drosmīgie, kuri negrasās pieņemt
vai viņi pamet šīs tradicionālās domāšanas patvērumu, kas ir Dieva vārds, kas ir skaidrā mācība, un viņi dodas šajos neiepazītajos ūdeņos, lai atklātu jaunas zemes. Jo jā, patiesi, viņiem nepietiek ar to, kas stāv rakstīts, viņiem vajag jaunas mācības, jaunas pieredzes, un lūk, kamdēļ tas arī viņus noved pie šīs atkrišanas, jo arī 1. Korintiešiem 4.6 rakstīts, lai mēs netiecamies pār to, kas stāv rakstīts, bet šiem cilvēkiem ar to nepietiek. Un satura rādītājs jau pats par sevi liek uzdot daudz jautājumus, izlasīšu dažus no virsrakstiem. Delfīni un dziedinošā enerģija, vibrēt saskaņā ar Dievu, dziedinoša enerģija, tuvojas Dieva jaunā skaņa, labās vibrācijas, skaņas spēks, krāsu spēks, Dieva vibrācija, pieredzes ar eņģeļiem, garīgā sintēze, mūzika un pieredzes uz nāves sliekšņa, kvantu mistika, magnētisko lauku uztveršana, cilvēku ķermeņa frekvences. Un tagad es gribu izlasīt dažus citātus no šīs grāmatas, iesākšu no 2. nodaļas, ko sarakstīja Elīna, vērtīgā iegūšana. Viņa raksta: Nav tā, ka es gribēju kļūt par New Age piekritēju. Es vienkārši gribēju noskaidrot, vai varbūt viņi ir atklājuši kādas patiesības, kuras baznīca nebija atklājusi. Dīvainākais bija tas, ka daudz no tā, ko es redzēju un dzirdēju, atspoguļoja Bībeles principus un to varēja pamatot ar svētiem rakstiem. Starp citu arī Latvijā, to starp arī priekavēstī ir cilvēki, kuri saka, nu jā, redzīja, pasauli ir nozagusi, viņi ir paņēmuši šos principus, piemēram, manifestēšanu un tam līdzīgi, kas nav bibliskas mācības, un viņi to lieto, mums tas ir jāpaņem atpakaļ. Un tad es turpinu. Rakstīts, daudzi baznīcā ir bijuši tendēti noraidīt jebkādu ieinteresētību par kvantu misticismu un to noraidījuši kā zaimojošu vai dēmoniski iedvesmotu. Tomēr ir daži drosmīgi kristieši, kuri nav nekādi kristieši, kuri sāk paust savu viedokli un saka, pagaidiet brīdi, varbūt tur slēpjas kāda Dieva patiesība, kas patiešām pieder mums un par kuru mums vajadzētu uzzināt. Šie kristieši vada centienus atdalīt vērtīgo no nevērtīgā un padarīt šīs patiesības pieejamas visai baznīcai. Un tātad Bills un Benny Johnson ir viens no šiem cilvēkiem, tāpat arī Kris Voltons, kuri iet un pēta un riskē, spēlējoties ar šīm demoniskajām lietām, lai iegūtu tās lietas, kuras draudze kaut kādā veidā ir pazaudējis, par kurām arī nekas nav rakstīts Bībelē. Citās no 4. nodaļas. Tur ir Bill Johnson vārdi. Mūsu garīgā mantojuma atjaunošana. Mums ir nodots 100 gadu ilgs mantojums no mistiķiem, atmodu sludinātājiem un tiem, kuri ielauzās garas sfērās, lai atstātu kaut ko kā mantojumu. Kādam to ir jānovērtē. Ir svarīgi atklāt tās noslēpumainās lietas, ko Dievs mums ir atstājis. Es ticu, ka viens no galvenajiem nosacījumiem ir godāt tos, kuri ir gatavi ziedoties, lai nodrošinātu, ka šie noslēpumi tiek atgūti. Un tātad ir jāgodā šie cilvēki, šie autori, un tāpat ir jāgodā arī vēsturē daudzi maldu mācītāji un krāpnieku manipulātori, kuri ir nodarbojušies ar tam līdzīgām rūpalām. Un noslēdzot šo lasījumu no šīs grāmatas, gribu izlasīt no 5. nodaļas, kur rakstīts viltojumi atklāja autentisko. Tas ir Jonatans Veltons. Rakstīts, ņemot vērā visas šīs runas par viltojumiem un autentisko, jūs iespējams jau esat sākuši kratīt galvu cerot uz piemēriem. Labākie piemēri, klausieties, ko esmu atradis, ir saistīti ar New Age kustību. Tā jau ilgu laiku gūst labumu no zaktajām vērtībām. Rakstos esmu atradis vismaz 75 piemērus par lietām, kuras New Age kustība ir viltojusi. Piemēram, klausieties, garīgie ceļveži, transi, meditācija, auras, spēka priekšmeti, gaišredzība, gaišdzirdība un citas. Faktiski tās pieder baznīcai, taču tās ir nozagtas un viltīgi pārveidotas. Šie piemēri ir iekļauti, lai jūs paplašinātu jūsu redzesloku un liktu jums citādāk domāt par dažiem veidiem, kā mēs esam reaģējuši, ieraugot viltojumus. Tagad ikreiz, kad redzēsiet viltojumus, ceru, ka sev uzdosiet šādus jautājumus. Kāda lieta šeit ir viltota? Kāds ir tās avots? Kā es varu iegūt autentisko? Vecajā derībā ir teicis, ja zaglis tiek noķerts, viņam jāatmaksā 2-kārši nozagto mantu vērtības apmērs. Tuvojas laiks, kad baznīca sapratīs, ka mums ir nozagti mūsu pārdabiskie labumi un ka mums jācīnās pret zagli. Un kad mēs noķersim zagli, ko Jēzus jau ir izdarījis, bet viņiem ir jānoķer šis zaglis.
viņš saskarsies ar faktu, ka viņš ir palīdzējis baznīcai sasniegt divkāršu garīgumu un spēku salīdzinājumā ar to, kāds tai bija pirms viņš mūs aplaupīja. Tātad tā draudze, kāda izveidoja Jēzus 2000 gadus atpakaļ, tā bija divreiz vājāka, jo viņi pazaudēja, viņiem tika nozagts, bet tagad 2000 gadus vēlāk šie no okultā paņem šīs lietas un vēlnam nāksies dot divkāršu spēku šai draudzei, jo tā ir vēlna draudze varbūt. Tiesas diena tuvojas, mums vienkārši jāatpazīst viltojumu un jāatgūst mūsu īpašums. Labākais veids, kā atpazīt viltojumu, ir kļūt par autentiskā lietu ekspertu. Turklāt, kad redzat viltojumu, neatkāpieties bailēs, ļaujiet savā sirdī atskanēt šim saucienam, tā ir mana lieta, un es to vēlos atpakaļ. 5. Mūzes grāmatā, 18. nodaļā rakstīts, starp jums nebūs atrast nevienu, kas liek savam dēlam vai savai meitai iet caur uguni, vai kas lieto zīlēšanu vai pareģi, vai laiku ievērotāju, vai pesteļotāju, vai raganu, vai vārdotāju, vai garu izsaucēju, vai burvi, vai mirušo vaicātāju, jo visi, kas šo dara, ir negantība tam kungam. Lai Dievs ir žēlīgs. Šie cilvēki spēlējas ar svešu uguni. Viņos deg svešu uguns, viņi meklē šīs izpausmes, kas ir pasaulē, kas ir pie dēmoniem, kas ir pie ļauniem gariem, kur nav tikai nekāda viltošana, tur ir reāli garīgi spēki. Un viņi to sauc par svēto garu. Lūk, tā ir zaimošana. Un apostolu darbu 19. nodaļā mēs lasām, ka tad, kad Efezā nāca bība pār tur esošiem cilvēkiem un Kristus vārds tika paaugstināts, tad 18. pantā rakstīts, un daudzi, kas ticēja, nāca un atzinās un pavēstīja savus darbus, savus ļaunos darbus, viņi bija nodarbojušies ar burvestībām un okultām lietām. Un daudz no tiem, kas piekop burvju mākslas, nesa savas grāmatas kopā un tās sadedzināja visu cilvēku priekšā, un tie skaitīja to cenu un atrada to 50,000 sudraba gabalu. Tātad tās bija dārgas un vērtīgas lietas, viņi tās visas atnesa sadedzināja, jo viņi negribēja neko kopīgi ar šo okultu agrāko dzīvi. Bet šie iet un meklē, lai vēl vairāk nodotos okultajām lietām. Šajā nākamajā video fragmentā jūs varat redzēt, kur viņi atrod slavenus, senus kristiešus, kas ir miruši, bet kuriem pēc viņu domām ir jābūt svaidījumam, un viņi pie šajā kapavietā dara visādas interesantas lietas. We are at Smith Wigglesworth's grave in Bradford. It's up the other end of England. You might not be able to come here naturally, but you can certainly feel it supernaturally what's happened in this man's life. And it's funny, all of us students, when we came here, the thing that we felt was that like the raising of the dead power and the gift of faith came on us. And some students were leaning over the back of the grave and they felt a grace and a faith just rest on them. It's funny, isn't it, how, you know, Elijah, I think someone put the person's bones on his bones and they got raised up to life. When you come into a place where the Holy Spirit was on a person, he still exists there. And God can release this same impartation onto you. Un tas, kā to sauc, ir grave sucking, vai soaking, kad tu mērcējies vai izsūc ārā to enerģiju, to garu svaidījumu, kas ir šajā cilvēkā. Un viņi saka, ka viņi tur saņēma šo ticību, ka viņi tur saņēma šo garu, šo svaidījumu no šī cilvēka. Un būtībā tas, ko viņi dara, ir nekromantija. Tā ir šī melnās maģijas, jeb okultisko mācību prakse, kur tev ir jāiegūst kaut kas no šī mirušā, jāsazinās ar šo mirušo, vai ir jādabū viņa gars, vai jāizsauc viņš, un jādabū kaut kādas zināšanas no viņa. Tas ir tieši pretēji tam, ko Bībele māca, kur mums ir jāmeklē pie dzīvā Dieva. Paklausieties šo no Jesajas grāmatas, kur teikts, ka tie jums sacīs meklējiet pie tiem, kas ir garu izsaucēji, tie, kas sazinās ar šiem mirušajiem, pie burvjiem, kas pīkst un kas murmina. Vai ļaudīm nebūtu jāmeklē viņu dievs dzīvajiem pie mirušajiem, pie likuma un pie liecības? Ja tie nerunā pēc šī vārda, tas ir tāpēc, ka tajos nav gaismas. Kāpēc viņi meklē kaut ko tādu? Tāpēc, ka viņiem nepietiek ar Dievu vārdu, kurš dod viņiem spēku. Par šo lietu liekas, ka pat būtu absurdi kaut ko komentēt, un Bētele pati bija uztaisījusi video, šis Bills Johnsons un vēl viens viņa biedrs, ka viņi to nemaz nedarot, kaut arī tajā pašā laikā šis viņu mācītājs to acīm redzami dara, un viņa sieva to darīja, kur viņa guļ uz kapiem un mēģina uzsūkt šo enerģiju. Ļoti skaidrs, ka Dievs ir pret jebkuru šāda veida saziņu. Kā to apliecina dažāda veida likumi, kas tika doti vecajā derībā par burvestībām, pesteļošanām un visu ko citu. Vai arī, kā ir teikts 5. Mūzes 18. nodaļā, starp jums nebūs atrast nevienu, kas liek savam dēlam vai savai meitai iet caur uguni. Interesanta lieta, ka viņi taisa arī šos uguns tuneļus, protams, par ko mēs šoreiz nerunājam. Vai kas lieto zīlēšanu, šie viņa dīvainie parazģojumi, vai pareģi, vai laiku ievērotāji, vai pesteļotāji, vai raganu, vai vārdotāji, vai garu izsaucēji, vai burvi, vai mirušo vaicātāju. Šeit tiešā veidā viņi
iet un viņi meklē no mirušajiem šo svaidījumu, jeb šo garu, jeb šo ticību, ko viņi mēģina saņemt no viņiem. Bet tas ir pilnīgi pretrunā tam, ko Dieva vārds saka. Un ka mums ir jāmeklē rakstos par to, kāds ir Dievs, un raksti ir tie, kas mums dod dzīvību. Es gribu, lai mēs nedaudz arī padomājam par to, ar ko šie cilvēki asociējās. Jo tas kaut ko parāda par Bēteles kustību, par Billu Johnsonu, par Krisu Waltonu, bet tāpat arī par tiem citiem, ar kuriem viņi ir sadraudzībā. Pirmkārt jau jāpiemina šī jaunā apustuliskā reformācija, NAR, kuru viņi publiski it kā noliedz, bet tomēr daudzās lietās arī šajā video mēs varējām redzēt, kur bija tie apustuliskais pasludinājums, ka viņi uztver, ka viņi ir modernie apustuļi. Un kā mēs zinām, apustuļi vairs nav. Draudze ir uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata, bet tā ir jau cita runāšana. Bet viņi uzskata, ka viņi ir apustuļi un viņi var nest šīs apustuliskās mācības, jaunas mācības, tās ieviest draudzēs un cilvēkiem tās ir jāpieņem, jo viņi ir apustuļi un viņi ir daļa no šī tīkla. Un tāpat arī viņi ir sadarbības partneri un viņi ir kopībā ar daudziem citiem maldu mācītājiem, kā piemēram Tots Vaits, kurš ir pēdējos gados ļoti atklāti un detalizēti atmaskots kā krāpnieks un maldu mācītājs, bet viņš vēl aizvien ir uz viņu platformām un ir sadraudzībā ar viņiem. Tāpat Kennets Copelands, par kuru mēs jau arī video esam veidojuši, Benijs Hīns, kurš ir viens no lielākajiem krāpniekiem un dieva zaimotājiem, tāpat Nātans Moris un daudz citi. Un arī šajā gadā tika atmaskots šis viņu pravietis Šāns Bolts, kuru Bills Johnsons arī atklāti tika sludināja un reklamēja kā vienu no lielākajiem dievu vīriem, no kura pat viņš grib mācīties, kā dzirdēt dievu balsi. Un šis Šāns Bolts, viņš izmantoja internetu, lai iegūtu informāciju par cilvēkiem dažādos pasākumos un tad lietoja šos lietotāju vārdus, adreses, vai no ko bija redzējis bildēs, lai manipulētu ar cilvēkiem un dot šos maldu viltus pravietojumus. Un tad, kad Bills Johnsons to uzzināja, viņš nobloķēja, vai Kris Waltons nobloķēja to cilvēku, kurš bija cietis, un tāpat arī Bills Johnsons vēl pusgadu pēc tam, kad jau bija zinājis par daudzām nelietībām, ko šie bija darījuši, arī par seksuāliem grēkiem, tad tik un tā viņš publiski nenorobežojās no viņa, nebrīdināja ticīgos par viņu, bet piesedza. Un tagad, acīm redzot, tamdēļ, ka tas viss ir nācis gaismā publiski, arī viņi tā kā cenšas piesakties un saka, jā, mēs nezinājām un tam līdzīgi. Bet tas tikai parāda to, cik viņi ir diskvalificēti un par šo piesakšanas kultūru, kas ir visā šajā NAR, tāpat kā tas ir citās reliģiskās organizācijās, kad cilvēki nav tik svarīgi, bet organizācija, viņa tēls un tā kustība ir svarīgāka, un tamdēļ viņi piesaks, viņi nogludinās šīs te melus, manipulācijas, krāpšanas un tam līdzīgas lietas, un te arī varētu runāt par Billu Johnsonu, un ka viņš no Bēteles mūzikas saņem, ja nemaldos, 200,000 vai pat vēl vairāk katru gadu, lai gan viņš vispār neko tur nedara, viņi iedzīvojas milzīgā bagātībā. Un arī šeit Latvijas Kristīgais radio, kurš sevi pozicionē kā tādu patiesības balsi, cīnās pret maldiem, viņi ir vēsturiski un arī šobrīd viņi ir aktīvi atbalstītāji šādiem pasākumiem un šīm mācībām. Tāpat īsta mīlestība gaida, History Makers, kurš arī šobrīd ietekmē daudzus jauniešus Latvijā, viņi ir veidojuši konferences ar šo Krisu Waltonu un iespējams, ka darīs to atkal. Tāpat arī Bills Johnsons un Waltons ir bijis labajā vēstī, ir prieka vēstī, es pats esmu līdzdarbojies un tulkojis, un man par to ir žēl. Tad arī Bens Fitzgeralds, kas ir viņu kustības atvase, ir veidojušos Awakening Europe, kur arī es biju līdzdalībnieks tajā un ir izplatījis un šos maldu garus nodevis cilvēkiem un maldu mācības. Jāsaka arī, ka šīs viņu Bēteles mūzikas dziesmas, kuras tomēr savā esencē nes šo mācību un šo garu, tiek dziedātas gandrīz visās draudzēs Latvijā, un tās ir viens no populārākajām dziesmām. Un pēdējos gados tieši Latvijā šo viņu kustību visvairāk kultivē un nes kults brīvības centrs vai vārda gaisma, ko viņi paši sauc par draudzi. Un viņi veido konferences kopā ar Krisu Waltonu un tad arī ar Transformation Center Church, kas ir arī pēc būtības tāda pati maldu kopiena kā šīs. Un mums ir jābūt uzmanīgiem un jānošķirās no šādām te lietām un tiem, kas māca šīs lietas, kas nes šo garu, jo tas nav Dieva gars un tie ir šie te maldu mācītāji viltus pravieši, no kuriem mums būtu jānorobežojas. Bēteles mūzika ir viens no viņu ietekmes galvenajiem kanāliem. Daudzi vispirms iepazīst šīs dziesmas
un caur šīm dziesmām tiek aizvesti pie viņu mācībām. Un kā saka Bills Johnsons, mūzika apiet visas intelektuālās barjeras, un kad Dieva svaidījums ir dziesmā, cilvēki sāk ticēt tam, ka viņi neticētu mācīšanā. Un gan šis, gan arī citas lietas, ko viņi māca un saka, norāda uz to, cik mūzika ir milzīgs svars, cik mūzika ir milzīga ietekme. Ir vairākas problēmas, ko varu saskatīt saistībā ar šo viņa mūziku. Pirmkārt ir tas, ka šo stilu, Bēteles stilu un tam līdzīgo kā Hillsong, Elevation, Jesus Culture, šo stilu ir nokopējušas ļoti daudzas draudzes, un tā skaitā arī tā saucamās konservatīvās draudzes un baptistu draudzes, un arī Latvijā ir nokopējušas tieši šo pašu stilu un arī pārveidojušas tās pašas dziesmas un to atskaņo. Un tas stils raksturojas ar šo jutekliskumu, emocijām, šo meklēšanu un ilgām pēc šīs sajūtas, pēc šī gara. Un Bēteles gadījumā ir skaidrs, kas tas ir par garu. Tas ir šis Bēteles gars, šis pievilšanas gars. Bet citi mēģina kopēt to pašu, ko dara viņi. Un viņi, protams, saka, ka viņi meklē kungu un Jēzu, bet apvienojumā ar šo mūzikas stilu, ar šo soft rock, kur roks būtībā ir par seksu un arī par visām šīm kustībām, kas notiek uz skatuves, un šo vārdu sagrozīšanu tā kopā ir šāda garīga netiklība. Vēl šo stilu raksturo atkārtojumi, meditatīvā mūzika, soaking, jeb šī mērcēšanās, kas saistīta ar New Age stila mūziku, par ko es arī nedaudz vairāk runāju video par mūziku. Un šī mūzika ir vairāk par atmosfēras veidošanu, lai tie cilvēki, kas ir tajā telpā, sajustos īpašā veidā, nevis par Dieva godināšanu. Otra problēma ir nebibliskie un antikristīgie vārdi un šī teoloģija. Un tas ietver dažādus šos, piemēram, uzvaras apliecinājumus vai it kā dievišķuma raksturošanu, bet konkrēti nenosaucot, kas viņš ir un nedefinējot viņu tā, kā to definē Bībele. Un es nenosaukšu visas dziesmas, jo to ir daudz un vārdi ir daudz. Es vienkārši varu minēt dažus piemērus. Piemēram, tāda dziesma kā Reckless Love, kas runā par Dieva mīlestību, un tā rada apjukumu. Ja Dieva mīlestība ir pārpilna, viņa ir pašaizliedzīga, bet viņa nav neapdomīga vai pārgalvīga vai neprātīga, vai kā šajā dziesmā tiek arī aprakstīts, ka viņa dzenas pakaļ tev. Vai citas līdzīgas frāzes, kuras tiek izmantotas kā mīlnieks tevi mēģinātu noķert. Vai dziesmā No Longer Slaves ir raksturvietas, kas paņemtas, kas attiecas uz pravieti Jeremiju par izredzēšanu, un tas tiek attiecināts uz jebkuru cilvēku, kurš to dzied. Vai arī tur ir teikti tādi vārdi, tavas asinis plūst manās vēnās, kas ir arī okultiski vārdi. Vai, piemēram, dziesmā Touch of Heaven, kur teikts, Jēzu, lai tavs ceļš ir manī tagad. Un, ja tu to saliec kopā ar to visu kontekstu, kas ir un to jutekliskumu, kas tiek veikts uz skatuves, tad šī dziesma ir par netiklību, principā. Tas ir cits Jēzus, par kur viņi dzied. Un nav iespējams godināt Dievu ar dziesmām, kuras nav balstītas patiesībā. Un vārdi tur ir daudz dažādi. Es visus tos nevaru nosaukt, un jūs paši varat tos atrast. Un arī, kur cilvēki ir analizējuši šīs lietas. Bet Jēzus teica, ka tas, kurš godina Dievu, ja pielūdz Dievu, ka viņš jāgodina garā un patiesībā, jo Dievs ir gars un patiesība. Bet šis nav balstīts uz patiesību. Trešā problēma, ko es saskatu tiem, kas izmanto šīs dziesmas draudzēs, ir, ka viņiem ir jāmaksā par šo dziesmu izmantošanu, par šo autortiesību izmantošanu. Pēc likuma arī jāmaksā tiem, kas latviski pārtulko, es nezinu, vai viņi to dara. Bet Bībelē saka mums izvairīties no tiem, izvairīties no tādiem, nevis tieši atbalstīt tāda veida organizācijas, maksājot viņiem par šīm dziesmām. Tad es jūs lūdzos, brāļi, atzīmējiet tos, kas izraisa šķelšanās un apgrēcības, kas ir pretī mācībai, kuru esat mācījušies, un izvairieties no tiem. Un ceturtā problēma ir tāda, ka, ja tavā draudzē klausās šo mūziku, tad cilvēki tiek pakļauti šai teoloģijai netiešā veidā. Ja cilvēkiem patīk dziesma, viņš pēc tam varbūt meklēs viņu YouTube, liks savā playlistē, un ja tu viņi meklēs YouTube, tad viņiem piedāvās vairāk no šīs Bēteles. Un galu galā
arī šīs mācības un vairāk nebibliskās lietas, pat ja tu varbūt esi paņēmis tikai bibliskās dziesmas no viņiem vai dziesmas, kuras tik ļoti nesagrozas Dievu vārdu. Bet šajā veidā mūzika tiek izmantota kā ēsma, lai aizvestu līdz viņa teoloģijai. Un nepievilieties, jo mūzika ir patiešām valdzinoša, un ja tu esi pakļauts viņas varai, tad tu vari pat sākt darīt lietas, kuras tu nedarītu parastā veidā. Un vai kā teica šis Bills Johnsons, tu vari sākt ticēt lietām, kurām tu neticētu mācībā. Un tātad šī Bēteles kustība, Bills Johnsons, Kris Volotons, viņi turpina izplatīt un cilvēkiem nodot šo Toronto svētību vai šo citu garu, šo svešo uguni, ko ir saņēmuši tur. Viņi negodā Dievu vārdu, viņi godā savas pieredzes, viņi sludina citu Dievu, citu Jēzu Kristu, citu evaņģēliju. Viņi vilto brīnumus, viņi vilto gara dāvanas, viņi piesavinās okultas lietas un padara tās kristīgas. Viņi piesedz krāpniekus un nosoda upurus, kas runā, kas grib celt gaismā šīs maldu lietas, viņi tos noklusina. Te ir svarīgi arī mums, un tāpat ir tāda zīmīga lieta, ka šī draudzes ir sevi nosaukusi par Bēteli. Un kā mēs zinām, šis vārds nāk no Bībeles. Jau Ābrahams nonāca Bētelē, kur viņš uzcēla altāri tam kungam, 1. Mūzes grāmatā 12. nodaļā mēs lasām, un tad šī Bētele vecajā derībā ilgstoši saistās ar vietu, kur cilvēki meklē Dievu. Tā ir vieta, kur Jēkabs redz šo sapni, kur eņģeļi uzkāpj un nokāpj no debesīm, pēc tam arī Jēkabs uzbūvēš tur altāri tam kungam un upurē un pielūdz to kungu, un arī daudz citi notikumi ir saistīti tieši ar Bēteli, tur arī Samuels no tās vietas tiesāja tautu, bet tad kādu laiku vēlāk mēs lasām par Jerobeāmu, kurš savu ambīciju dēļ un negribot pazaudēt varu vai ietekmi, vai gribot lielāku to iegūt savā dzīvē, viņš šajā Bētelē uzbūvē elku pielūgsmes altārus un uzbūvē šo zelta teļu, kur pēc tam Izraēla tauta, lai neietu tālu uz Jeruzālemi pie patiesā Dieva, viņiem ir šis shortcut, šis īsais ceļš, viņi var iet pie šī zelta teļa, kurš pēc Jerobeāma vārdiem viņus izveda no Ēģiptes zemes, un viņi nododa šai te garīgai maucībai, šai elku pielūgsmei. Un šī Bētele, kas sākotnēji bija kā Dieva meklēšanas un klātbūtnes vieta, kļūst par elku pielūgsmes vietu, kur vēlāk arī Hozejas grāmatā 4. nodaļā tas kungs Izraēlu norāja ar vārdiem: mani ļaudis tiek iznīcināti atziņas trūkuma dēļ, tāpēc, ka tu esi noraidījis atzīšanu, es arī noraidīšu tevi, lai tu man nebūtu priesteris, jo tu esi aizmirsis savu Dieva likumu, es arī aizmirsīšu tavus bērnus. 12. pantā viņš saka: mani ļaudis prasa padomu saviem mietiem un viņu zizlastiem paziņo, jo maucības gars tiem liek maldīties, un tie ir gājuši maukodamies no sava Dieva apakšas. Un tas ir tieši tas, kas raksturo visus cilvēkus, kas ir saistīti ar šo kopienu. Šis maucības gars, viņi atstāja Dievu, nodod šiem elkiem, šiem meliem, šiem zizļiem un mietiem. 13. pants, tie upurē uz kalnu galotnēm un dedzina kvēpināmo uz pakalniem. Viņi piedzīvo šīs garīgās pieredzes zem ozoliem un papelēm un gobām, tāpēc, ka to ēna ir laba. Tāpēc jūsu meitas dzīs maucību un jūsu dzīvesbiedrens pārkāps laulību. Un noslēdzot Amos grāmatas 5. nodaļā, tas kungs saka šādu brīdinājumu un aicinājumu, ko es arī šodien aicinu visus tos, kuri dzird, kuri aizdomājas, kuri apsver, hei, varbūt, ka tiešām tur kaut kas nav kārtībā. Lūkot, tas kungs teica savai tautai. Amos 5.4. Jo tā saka tas kungs Izraēla namam: meklējiet mani un jūs dzīvosiet. Bet nemeklējiet Bēteli, nemeklējiet šo garu, šo mācību. Neieiet Gilgalā un neiet uz Beršebu, jo Gilgala bez šaubām ies gūstā un Bēteli iznīks. Meklējiet to kungu un jūs dzīvosiet, lai viņš neizlaužas kā uguns Jāzepa namā un to neaprī, un nav neviena to apdzēst Bētelē. Jūs, kas tiesu pārvēršat vērmelēs un atstājaties no taisnības zemē. Šodien arī es aicinu tos ticīgos, kuriem rūp Dieva vārds, kuri bīstās Dievu, kas ir atmetuši taisnību, atmetuši patiesību. Pārstājiet sekot šīm maldu mācībām, nožēlojiet savus maldus, savu maldīšanos, atgriezieties tāpat, kā es to esmu darījis. Un meklējiet Dievu, meklējiet patiesību, un viņš atbildēs uz jūsu alkām, uz jūsu meklēšanu, jo arī Jēzus tieši par šo teica: meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums taps atvērts. Tad, kamēr vēl ir laiks, nenocietiniet savu sirdi pret patiesību, bet atgriezieties, meklējiet Dievu,
kamēr viņš ir atrodams.